Dažreiz kaut kas, ko tu atceries no Bībelē lasītā. Spēcīgi tas uzrunā. Protams, mēs esam cilvēki, mums ir dabiskā domāšana, ķermenis un esam fiziskā pasaulē, un dažreiz tās garīgās lietas ir grūti saprast. Bet kādreiz, kad tu lasi Bībeli, domā, ka tev arī tāpat ir bijis. Kaut kas tā kā iekrīt sirdī, tā kā aizskar sirdi, un tu jūti, ka tu zem tā ir kaut kas daudz vairāk, nekā tu spēj to saprast tajā brīdī. Un tāpēc, ja mums ir dota Bībeli, draugi. Ja kāds saka, ka viņš visu Bībeli izlasīs un zina, ka tur, es zinu, kas tur rakstīts. Protams, tas cilvēks neko nav sapratis, tāpēc, ka Bībeli, draugi, ir bezizmēra grāmata. Tā ir garīga, tā ir dzīva grāmata, un tās ir atklāsmes, un tas ir Dievs, kas runā uz tevi. Saki, Bībeli ir Dievs, kas runā uz mani. Amen. Amen. Un es šorīt atcerējos no raksturietu, kur rakstīts par lielo tiesu, kāda sagaida katru cilvēku, kad cilvēki nāk Dievu priekšā. Un tur ir rakstīts, ka aprakstīts lielais goda tronis, jā, teiksim, Dieva realitāte aprakstīt, kāds Dievs ir. Un es domāju, ka cilvēkiem trūkst vārdu, lai aprakstītu to, ka viņi redz Dievu, bet, apostolim Jānim bija atklāsme, un viņš redzēja Dievu, kāds viņš izskatās, jā. Viņš redzēja lielu baltu goda troni, un par to rakstīts, ka no viņa vaiga bēga zeme un debes. Mēs nespējam to saprast, ko tas īsti nozīmē. Mēs saprotam, ka Dievs ir svēts, jā. Ja mēs redzam šo pasauli, mēs redzam viens otru, mēs redzam fiziskas lietas, materiālo pasauli, mēs pat nevaram iedomāties, kāds Dievs, ka viņš ir absolūti svēts un ka viņš ir gaisma. Un mēs visu, teiksim tā, vienkāršiem vārdiem izsakoties, mēs visu redzam mazliet izkropļot, mazliet sacūkot, es pat teikšu tā, jā. Mēs pat nezinām, kas ir absolūts svētums, kāds ir Dievs, jā. Mēs varam tikai nojaust caur Bībeli, un tāpēc mums jālasa Bībeli. Un šorīt izlasīju arī to no Jesajas, kad šīs tā garīgās būtnes, kuras mēs pat nezinām, kas ir serafi. Kāds zina, kas ir serafi? Pastāstiet man. Rakstīts, ka viņiem ir 6 spārni. Es negribu jūs mulsināt šodien. Rakstīts, ka tās ir dzīvās būtnes, kas pielūdz Dievu, un ar 2 spārniem viņas aizsēc seju, ar 2 spārniem lido, un ar 2 spārniem vēl tur kaut ko dara, jā? 6 spārni. Kājas apsēc, pasties, lūk, cilvēks, kas lasa Bībeli. Redzēt, droši vien, ka arī tam ir kaut kāds simboliski jēga, ka viņi aizsēc kājas, lai tas arī kaut kas tā kā, varbūt nekas netīrs nebūtu redzams Dieva klātbūtnē. Tur visur ir simboli, tāda dziļa būtība. Es vienkārši dažreiz jūtos uzrunāts ar tādām lietām, kuras mēs nespējam tā kā satvert pilnībā. Bet kas tur par Dievu vēl bija rakstīts? Ka viņa tērpa apakšmalu piepildīja visu svētnīcu, ko tas nozīmē. Es nemāku jums paskaidrot. Dievam ir tērps. Viņš ir gaisma. Viņš ir kā liela spoža gaisma. Protams, viņš nav tā kā, viņš nav tā kā pasauli kariķē Dievu simtgalvs, liels, baltā halātā. Protams, ka Dievs nav tāds. Dievs ir gaisma. Vienkārši dažreiz domas aiziet šajā virzienā. Kā tas būs, kad mēs viņu redzēsim, kā tas būs nonākt pie viņa. Un tieši tas man ļoti uzrunā, ka tie serafi aizsardz seju, jo Dievs ir svēts, un viņiem bailes skatīties uz Dievu. Viņi tikai radīts būtnes, ka viņiem jāaizsardz savu seju, teiksim, būtnes, kurām, viņām nav grēka, ja, bet viņas ir radīts būtnes. Turpat ir mēs cilvēki, mēs grēcīgi cilvēki būdami, kādi mēs bijām kādreiz. Caur Jēzus asinīm esam šķīstīti, un Bībele saka, ka mēs varam nākt pie Tēva bez bailēm. Iedomājieties, mēs, kas mokamies savos kompleksos, un katru dienu jāsaka tā, ja, es ceru, ka es neesmu vienīgais tāds nesvērts šeit. Katru dienu mums ir jāšķīstās no mūsu grēkiem, jāpiesauc Jēzus asins, jānožēlo kaut kas, ko esam darījuši, ja. Varbūt jums tā nav, man vienīgiem tikai tā. Bet paldies Dievam, ka man ir asins, paldies Dievam, ka jums ir asins, ja? Ka mēs varam izsūcēt savus grēkus. Un atšķirībā no visām radītām būtnēm rakstīts, ka mēs varam spoguļoties viņu spožumā. Mēs varam atklātām sejām spoguļoties viņu spožumā. Es tikai nojaušu, kas tas ir. Ziniet, kad mēs spoguļamies viņu spožumā? Tad, kad tev ir tīra sirdsapziņa, kad tu esi pieņemis Jēzus upuri, kad tu esi draudzē un, piemēram, lūdz Dievam pacel svētas rokas, tajā brīdī Dieva spožums tevi apspīd. Pēc tā mēra, ar kādu tiecies pēc viņa, pēc tā mēra Dievs tev atmaksā un viņš tev apspīd. Un pēc katras lūkšanas tu nebūsi vairs tas cilvēks, kas tu biji pirms tam, draugi. Saprotiet, kas notiek? Kas ir draudz? Tā ir transformācijas vieta. Kas ir lūkšana? Tā ir apspīdēšanas vieta. Kad tu izej ārā, tu varbūt par 1 miligramu, varbūt ne ļoti daudz, bet tu esi izmainīts garīgi, tu esi apspīdāts. Atcerieties, kas ar Mūzu notiek, kad viņš bija kalnā, kad viņš Dievu satika. Kas rakstīts, kad lejā viņi gaidīja tumsonīgā tauta, cilvēki, kas nodevās alkiem, cilvēkiem, kas trakoja, liksmoja un sev alku tēlus bija sataisījuši. Un kad Mūzes nokāpa no kalna, viņa sejas āda spīdēja.
Un cilvēki baidījās no viņa, tāpēc, ka viņi nepazina Dievu. Saprotiet, mums arī dažreiz ir šī kaut kāda problēma tuvoties Dievam. Dievs tāds svēts, tāds nešķīsts. Draugi, tur jau tā lieta, ka ir jaunā derība. Jaunā derība. Un mēs tiekam apspīdēti tieši kontakts ar Dievu. Un tas ir fantastiski, ka mums ir tieši kontakts ar Dievu. Es stāvu bez vainas apziņas, bez nosodījuma, bez kādām vienkārši kaut kādas sliktas sajūtas var nākt pie savu Dievu. Aleluja, es redzu, ka ne man, ne jums īstas neaiziet, bet vai kāds var pateikt amen tomēr? Kāds var pateikt mazliet spēcīgāk amen? Amen! Aleluja! Tāpēc, ka Sātans manipulē ar vainas apziņu, ar dažādām smagām domām, jūs ziniet, man nav jāstāst. Man nav jāstāst kāda vēlna artilērija. Jo mums kā cilvēkiem, protams, būs tendence vairāk par sevi domāt, ka mēs esam tādi, un mēs šādi, un mēs šitādi, un ne tādi. Un tāpēc jau tas upurs, tas Jēzus upurs ir tik liels, ka mēs varam droši saukties par Dievu bērniem, varam nākt pie Dievu un nākt lūkšanā bez šī tāda ubagotāja sindroma, bez tādām kaut kādām mazvērtības kompleksiem. Ja? Kad pirmo reizi es dzirdēju par Dievu taisnību, mācīju par Dievu taisnību, es biju ļoti pārsteigts, es biju satriekts īstenībā. Jo, redziet, cilvēkam kā man, varbūt jums nav tāda problēma, bet nebrīvam cilvēkam kā man, kāds es esmu bijis, kuram ir varbūt tendence vairāk uz tādu pašanalīzi un sevi šaustīšanu, tādiem cilvēkiem vispār grūti pieņemt Dieva mīlestību. Ja? Pieņem, ka Dievs tev savu žāstību, tu visu laiku jūties tā kā nepilnvērtīgs, tā kā netīrs, tā kā nedrīkst viņam neko jautāt vai vēl kaut ko. Un tad, kad es dzirdēju par Dievu taisnību, ka Dievs mums taisno bez nopelna, tā bija revolūcija manā apziņā, manā sirdī, ja, ka tu bez mazvērtības var nākt Dievu priekšā, ka tu neesi kaut kāda maza skudriņa, tur Dievs tev pārbauda savu skeneri, apskatās, vai tu šodien esi grēkojis un neesi grēkojis. Tās ir muļķības. Viss piepildīts, Jēzus teica. Mums jāsaprot, ko vispār evaņģēlijas saka. Jēzus teica, viss piepildīts. Viss piepildīts. Mēs esam Dieva bērni. Halleluja. Izlasīsim šodien. No Lūkas evaņģēlija 11. nodaļas. Halleluja, halleluja, halleluja. Tāpēc, ka Dievs darbojas saskaņā ar savu vārdu. Un es gribu nosaukt tēmu izdalīt laupījumu. Izdalot laupījumu. Teiksim tā, izdalot laupījumu. Par kādu laupījumu iet runa, tūt izlasīsim 11. nodaļu. Raksturiet, kur ir, protams, jau lasīt un dzirdēt un draudzēt. Bet šodien es sajūtu vajadzību nostiprināt mūsu pozīciju Jēzu. Un tādā ziņā nostiprināt draugu, ka mums ir jāsaprot, kādā pozīcijā mēs esam. Tagad mums ir vajadzīga pasaulīga identitāte, mēs zinām. Mēs esam vīrieši, mēs esam sievietes, mēs pagaidām vismaz draudzē nedarīsim to, kā to pasauli dara. Daži domā, ka viņi ir sievietes, kad viņi īstenībā ir vīrieši, un sievietes domā, ka viņi ir vīrieši īstenībā, kad viņi ir sievietes. Tātad viņiem ir sajaukta identitāte. Dievs vienmēr ir par skaidru identitāti. Un ja mēs esam, kā cilvēki, zinām savu dzimumu, zinām savu piedarību, zinām pilsētu, kurā dzīvējam, zinām, cik mums ir bērni, zinām, cik mums ir alga, zinām, kur mēs strādājam, zinām, cik mums ir radinieki un tā tālāk. Tad skaidra identitāte katram cilvēkam ir dota. Un tāda pati identitāte ir vajadzīga ticīgajiem. Kad mēs stāvam Dievu priekšā un kad mēs gribam kaut ko no Dieva saņemt, mums ir jāzina, kādā situācijā mēs esam. Un tāpēc ir dota Bībele, lai mēs izprastu, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta un ko mēs droši drīkstam saņemt no Dieva. Un ja mums nav drošības šajos jautājumos, tad mēs minstinamies. Mūsu lūkšanas ir nedrošas. Un mēs nezinām, ko iesākt ar kaut kādām problēmām mūsu dzīvē. Nāk Sātans, nāk slimības, nāk uzbrukumi, nāk depresija, nāk bailes virsū, nāk izmisums virsū. Ko mums darīt ar tādām lietām? Un tāpēc es gribu, lai mēs izlasām šodien šo raksturvietu un nostiprinamies savā īstajā, garīgajā, Dieva dotajā identitātē, kas mēs esam. Halleluja! Rakstīts par Jēzu 11. nodaļa no 14. panta. Tātad situācija no Jēzus kalpošanas. Un ar to mēs ieraudzīsim kaut kādas lietas, kāds Jēzus ir un ko viņš ir darījis priekš mums. Pēc tam viņš izdzina ļaunu garu, kas bija mēms. Kad ļaunais gars bija izgājis, tad mēmais sāka runāt. Un ļauds brīnījās, bet daži no viņiem sacīja, viņš izdzina ļaunos garus caur Belcebulu, ļauno garu valdnieku. Bet citi viņu kārdinādami prasīja no viņa zīmi no debesīm. Bet viņš nopratis viņa domas sacīja, ik viena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā un tur nams uz namu grūst. Ja nu Sātans ar sevi ir naidā, kā tad viņa valsts pastāvēs? Jo jūs sakāt, ka es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu. Bet ja es ļaunos garus izdzenu caur Belcebulu, caur ko tad jūsu bērni tos izdzenu? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji.
Bet es ļaunos gars izdzen ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Kad stiprais apbruņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā. Bet kad kāds par viņu stiprāks nāk un uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņam atņemto laupījumu. Amen. Draugi, tad, ja mēs skatāmies uz Jēzus kalpošanu, mums vienkārši vajag izprast, saprast, atklāst un saņemt, ka nekas, ko Jēzus darīja, nebija nejauši. Tā nebija kaut kāda spontāna darbība, tā nebija kaut kāda Dieva dēlam tik vien raksturīga, pārdabiska darbība, ar kuru mums ir tāls sakars, un mēs neko nezinām, un kā tas gan varētu uz mums attiekties. Skaidrs viens, ka viņš izzina dēmonus, viņš to darīja ļoti daudz. Mēs pat nesaprotam, cik daudz, jo tāpēc, ka šajā lietā kaut kāds tā kā šķirmis ir uz mūsu acīm. Ja mēs lasām rūpīgi, ja mēs lasām Marka evaņģēliju, lasot Marka evaņģēliju, jūs redzēsiet nepārtraukt rakstīts, ka viņš izzina ļaunos garus. Ļaunos garus tieši izzina, ja? Un ka ļaunie gari bija iesaistīti pie daudzām lietām. Ja mēs skatāmies tikai tādu miesīgu pasaulīgu cilvēku acīm, tad mēs skatāmies uz kurlmāmiem cilvēkiem, piemēram, domājam, jā, viņš ir kurlmāms, jā, tur ir kurlmāmo skola un tā tālāk, visa dzīve, var sakot, viņam beigusies, jā. Bet šeit rakstīts, ka kurlmāmais gars ir mēmais gars, piemēram, jā. Un tā daudz slimības aprakstīts Bībelē, ka ja es izzinu ļaunos gars, tad cilvēki kļuva veseli. Tātad, draugi, ņemsim to vienkārši, atcerēsimies, atgādinām sev, ka daudzām slimībām pamatā ir ļaunie gari. Tāpēc, ka ārsti nespēja noteikt diagnozi, ārsti vienkārši plāta rokas, un bieži vien tas ir vienkārši ļauno garu darbs. Tātad, ņemiet to vērā, tas ir viena tāda doma šajā rakstvietā. Uz to, ko viņš darīja, bija dažāda reakcija. Visbiežāk cilvēki, kas nebija svētā gara vadīti, nesaprata viņu, nesaprata, kas viņš ir, nesaprata, ko viņš dara. Bija visdažādākā reakcija, neizpratne par viņa autoritāti. Viņi vienkārši nebija neko līdzīgi redzējuši. Tāpēc, ka ja mēs arī dzīvo tajā laikā, kas bija vienkārši totāls nolemtības laiks, nebija tur atklāsmes, tur vienkārši tauta bija patiešām zem slimībām, zem dēmoniem, tur pravieši bija izzuduši, tur, un pēkšņi parādās viena šāda persona, kas dara brīnums, kas dara fantastiskas lietas, un tad, kad atcerieties pagājušā svētdienā pieminēju, kad viņš ienāca sinagogā un ļaunie gari sāka sev izpaust, tad cilvēki bija pārbijuši, kas tas tāds ir, viņi nebija redzējuši neko tādu, ka kāds var sludināt ar autoritāti. Viņi bija pieraduši pie mācītājiem, viņi bija pieraduši pie teologiem, ka teologi vienkārši kaut ko virpina, kaut ko lasa, tur kaut ko darās. Un pēkšņi parādās Jēzus, viņš ienāk ar reālu spēku, ienāk situācijā ar reālu spēku, cilvēki tiek atbrīvoti, slimības tiek dziedināts, tāpēc sākās reakcija, kā jau vienmēr, cilvēcīga reakcija. Un ko cilvēks spried? Daži no viņiem sacīja, viņš izdzen ļaunos garus caur Belzebulu. Tātad, kur redzēt, tā tendence būs arī mūsdienās, ja? Ja būs, piemēram, mīka, un tad kāds tiks atbrīvots no ļauniem gariem, kaut kas notiksies, cilvēki runās, subates gārs. No reliģijos cilvēki runās. Cilvēki teiks, jā, tas ir caur vēlnu. Saprotiet, kas raksturīgs kristiešiem? Absolūts nespēks, pārsvarā kristiešiem raksturīgs. Teoloģija, skaistas runas, sveces, puķis un tas kas vēl, bet ļoti maz spēka. Un tad, kad kaut kur tiek demonstrēts spēks, patiešām kā cilvēks tiek dziedināts, visbiežāk cilvēkiem ir neizpratne, reakcija neizpratne un pat biežiem tiek vēlns piesauts. Tas pats bija Jēzus kalpošanā, tas pats notiek šobrīd. Ja? Ja ir kaut kāds garīgs lietas notiek, tad mēs esam pārsteigti. Jo neskāpēc, es par to vienmēr cepos, ja? Neskāpēc mēs esam ļoti dabiski pieņemam to, ka tad, kad cilvēkam ir roze, viņi visi sūta pie pūtēja tantītes, pie tantītes, kurus adresi neskāpēc visi zina, vai dziednieks tāds un tāds, tajā un tajā adresē, vai tajā un tajā kalnā braucē, tur, ejiet tur, tāpēc, ka neskāpēc monopols uz pārdabiskām lietām ir tikai sātanam. Un tad, kad kaut kāds pārdabiskas lietas sāk parādīties draudzē, cilvēki ir nobijušies, cilvēki nesaprot, kas tas ir, un lūk arī tāpat bija ar Jēzu. Tāpēc, ka viņi bija jau iedzīvojušies tajā savā reliģijā, kurā nekas nenotika. Un tad viņš saka, ka viņš izdzen ar ļauno garu palīdzību un tā tālāk un tā tālāk. Un Jēzus, protams, apgāž viņa absurdos apgalvojumus. Viņš saka, ka tas ir absurdi, ja es sātanu izdzenu ar sātanu, tad jau viņa valsts ir jau gājusi bojā, tas nav reāli. Un viņš piemin arī dažus jūdu ļauno garu izdzenājus, kas droši vien ar kaut kādām mainīgiem rezultātiem arī kaut ko centās darīt. Skatieties tālāk. Ko viņš saka? Halleluja! Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Belzebulu, mazliet tālāk. Bet es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu. Tātad Dieva pirksts ir domāts svētais gars, Jēzus visu, ko darīja, viņš darīja svētā gara spēkā.
Ja es ļaunos gars izdzenāt Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība ir pie jums atnākusi. Un šī ir, draugi, tā galvenā doma, kas mums jāsatur. Ka tur, kur ir Jēzus, tur ir Dieva valstība. Un Dieva valstība tā ir alternatīva valstība Sātana valstībai. Mēs tik ļoti esam pieraduši redzēt, piemēram, slimības, piemēram, apsēstību, piemēram, nespēku, bailes, depresiju, nabadzību un tādas lietas cilvēku dzīvēs, ka mēs pat nespējam iedomāties, ka kāds no tā varētu būt reāli brīvs. Tur jau tā lieta, saprotiet, ja? Ja dzērājs dzer, tad viņam jādzer. Ja kāds ir slims, tad viņš ir slims tāpēc, ka viņa senči ap to pašu slimoja. Un šī nolemtība iet cauri cilvēku dzīvēm. Un tā arī neviens īsti necer, ka, piemēram, varētu šī slimība tikt dziedināta, vai kāds dzērājs varētu pārtraukt dzert, vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Bet Jēzus saka, ja es ļaunos gars izdzenāt Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstī ir pie jums atnākusi. Draugi, šī ir ļoti svarīga doma, ka tad, kad ļaunie gari atstāja cilvēku, tas nozīmē, ka Dieva valstība tiek prezentēta. Tad, ja tu iegūst atbrīvošanu, no vienalga, pat no kaut kādas sīka dēmona, ja tev aiziet galvas sāpes, ja tev aiziet bailes, ja tev aiziet vēl kaut kas, ja tu esi atbrīvojies no depresijas, gars ir aizgājis. Jo tas, ko mēs kā inteliģenti cilvēki tā bieži vien saucam, man šodien galvas, es šodien jūtos slikti, man tev sprandas kaut kas spiež, vai sirdī tāds tukšums un tāds tumsa šeit iekšā, un mēs tad gribam kaut ko tādu nomierinošu paklausīties, vai tabletīt iedzert, draugi, tā ir garīgā pasaule. Cilvēks ir garīgs, un visbiežāk tie ir dēmoni. Pietiek, piemēram, tev piecelties kādreiz, un tu jūti absolūtu depresiju, tu jūties pilnīgi niecīgs vai vēl kaut kā tā. Jūs teiksiet, tās ir emocijas. Draugi, sāksim runāt garīgi vienkārši. Tie dēmoni, Satans spiež uz tevi. Un tev vajadzīga atbrīvošana, tev vajadzīga garīgā cīņā iesaistīties. Sāksim garīgi runāt. Lūk tā, un ja tu iegūsi kaut kā atbrīvošanu no savām galvas sāpēm, tad Dieva valstība ir prezentēta. Jēzus ir atnācis, Jēzus ir izdarījis savu darbu pie tevis. Dieva valstība ir atnākusi. Bet izlasīsim to, kas stipri attiecās uz mums. Kad stiprais apbruņojas sargā savu pili. Un šī ir ļoti svarīga garīga patiesība, brāļi un māsas. Garīga patiesība. Viņš runā līdzība, bet viņš stāsta par to, ko viņš dara. Tātad, kad stiprais apbruņojas sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā. Šis ir stāsts par visu cilvēci. Es pagājušā svētdienā iesāku par to runāt, es šodien turpinu vienkārši. Tātad, stiprais, tas ir domāts velns. Ja jūs neticat, ka velns ir, varbūt jūs domājat, viņš ir tikai latviešu tautas pasakās, kur gudrais puisis apmeļķo velnu. Tā ir latviešu mitoloģija. Garīgā patiesība ir tāda, ka ir velns un ka Bībele viņu sauc par stipro vīru. Un jūs zināt, ka viņš ir apbruņojies un viņš sargā savu pili. Tās nav tikai kaut kādi skaisti epiteti. Mums ir jāsatur, draugi, ka stiprais vīrs tas ir velns, un ka viņš ir spēcīgs, un viņš sargā savu īpašumu. Un ik viens cilvēks uz šīs zemes, saskaņā ar Bībeli, ir parādnieks velnam, ir velna īpašums tik ilgi, kamēr nenāk kāds spēcīgāks par viņu. Tātad Sātana pils ir šis te, par ko jau es pagājušajā dienā centos runāt. Tie ir grēki, tie ir lāsti, tās ir atkarības, tas ir viss tas demoniskais, kas cilvēku dzīvēs ir. Un Sātanam ir likumīgas tiesības uz to. Kamēr viņam ir likumīgas tiesības uz to, tikmēr viņš ir stiprs un neuzvarams. Viņš sargā savu pili. Viņa īpašums paliek mierā. Un kas tad ir Sātana īpašums? Tie ir cilvēki. Cilvēku dzīves. Ja? Mēs vēl ar vien tā kā dažreiz miesīgi skatāmies uz lietām. Piemēram, tur cilvēks dzer, mēs nesaprotam, kāpēc viņš dzer un kāpēc viņš tāds slikts un ko te viņš tāds nodzēries un mums nepatīk, ka cilvēks dzer un kaut ko tādu. Draugi, tas tāds radikāls piemērs, ja tā dzeršana vienmēr krīt acīs, bet jebkura veida saistība, jebkura veida atkarība ir tas, kā īpašnieks, kā autors ir Satans. Tātad viņa īpašums paliek mierā, kamēr nenāk kāds spēcīgāks, saprotat, ja? Iedomājieties. Jauni cilvēki droši vien saprot datorspēli, ja? Apmēram tā. Iedomājieties datorspēli. Ir kāds, kurš ir nobriņojies un sēž virsū savam īpašumu. Viņa vārds ir velns. Cilvēka dzīves ir viņa īpašums, viņa pils. Un mēs lasām tālāk. Halleluja, halleluja. Sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā. Bet, kad kāds par viņu stiprāks nāk, mums vajag saprast šo te, ka Jēzus, to, ko viņš darīja,
Viņš nedarīja vienkārši, lai cilvēkus šokētu. Vienkārši nejauši, tāpat gāja pa ielu, vienkārši ieraudzīja kaut kāds nelaimīgs cilvēks, tur pieskarās vai vēl kaut ko. Viņš visu darīja saskaņā ar šo atbrīvošanas plānu, ko Dievs bija paredzējis visai cilvēcei. Dievs sūtīja savu dēlu nomirt par mūsu grēkiem, lai izraut mūs no vēlna atkarībām, lai izraut mūs no vēlna valstības. Tas ir šeit arī aprakstīts. Bet, kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tātad redzēt, Sātans ir iegūst likumīgas tiesības uz cilvēku, tikmēr, kamēr cilvēks ir grēcinieks. Tikmēr viņš ir stiprs, tikmēr viņš sargā savu pili, tikmēr viņa īpašums paliek mierā. Pamēģiniet cilvēks atbrīvot pat tiešām ar reālām problēmām viņu dzīvēs, ar šīm atkarībām, ar narkotikām, ar visu, ko man nesen iznāca, man pazīstams cilvēks iznāca no cietuma 2 gadus Daugavpilī sēdē. Zaglis, narkomāns, cietumā kļuva par kristieti. Un, zināt, vienmēr ir tā, es piemēram dažreiz biju aizbraucis uz Daugavpilu, vienmēr ir tā kā bailīta, tāda iekšā liekas, tur cietumā visi tie cietumnieki tādi kārtīgi, un tagad, ko tad viņš tagad tur varbūt tālu un tā tālāk. Viņš ir iznācis ārā, viņš patiešām neezog, narkotikas nelieto, smēķiet atmetīju cietumā, un reāli cilvēks ir izmainīts. Tas, ko viņš ir recidīvs, viņš ir pazīstams cietumnieks, par viņu pat grāmatu sarakstīt ir, jo, kad viņš jaunībā sēdēja, viņš izdomāja bēgšanas plānu, izrakt tuneli un ar vairākiem aizbēga no, es neatceros, Rīgā, laikam no centrāla cietuma. Pat grāmatā viņš pieminēts. Slāns cietumnieks. Jānis viņam vārds apcīt. Lūk, viņš ir kļūst par kristieti. Un, zināt, man arī tā, sirds arī tā kā bišķi nocietinājusies, tā kā skepsie uz visu, jau daudz, kas ir redzēts arī, kā kristieši dzīvo. Bet es redzu, ka cilvēks ir Dieva skarts. Reāli, viņš iznāca ātrāk, pirms termiņa iznāca, stipri lūdzu Dievu. Un tas ir tas, ko nekas nevarēja izmainīt. Viņš bija sēdējis, es neatceros cik reizes, 3 vismaz, šī laikam bija 4. reize. Un tagad, kad viņš kļuva par kristieti, viņam visādi brīnumi notiek, viņu pirms termiņa atbrīvoja, viņam tur visādas lietas ar viņu notiek un tā tālāk. Protams, tas sākums ir grūts, bet kad es paskatos uz cilvēku, kuram tu varēji runāt, ko gribi, Jāni nezodz, Jāni nedari to un tā tālāk, reāli cilvēks ir izmainīts. Tad es saprotu, ka viņa īpašnieks bija Sātans, un viņš bija sēdēja uz viņa kakla vienkārši. Bet tad, kad kāds stiprāks par viņu nāk un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās. Un izdala viņam atņemto laupījumu. Draugi, mums jāsaprot šo te, ka Jēzus ir stiprāks par velnu tikai tāpēc, draugi, tas, ko es pagājušajā šodien arī teicu, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir dzimis no Dievu, ka viņam dievišķis nevainīgs asins, ka viņš ir nācis cilvēku miesas izskatā, ka viņš ir dzimis no sievietes, lai arī mūs varētu atpirkt no mūsu grēkiem. Bet ka viņš ir stiprāks tāpēc, ka Jēzu nekas nepiedara velnam, ka velnam Jēzus neko nav parādījis, ka viņš ir stiprāks par velnu. Un tad, kad viņš nāca ar šo autoritāti, Jēzus nāca ar šo autoritāti un to uzvarēja. Un viņš paņēma tās bruņas, uz kurām Sātans paļāvās. Un Sātans vienmēr paļāvās to, ka mēs esam nepilnīgi cilvēki, ka mēs esam grēcīgi cilvēki, saprotiet, ja? Un Sātans nāk un vienkārši spiež arī pēc tam, kad mēs esam kristieši kļuvuši, viņš vienkārši nāk un apsūdz mūs. Bet atcerieties, ko 1. Pētera vēstule saka. 1. Pētera saka, viņš uznes mūsu grēkus savā miesā pēc tam, lai mēs grēkiem miruši dzīvot taisnībai. Tātad Jēzus ir iznīcinājis tās bruņas, atņēmis Sātanam bruņas, uz kurām viņš paļāvās. Jēzus ir iznīcinājis tos Sātana argumentus un atņēmis viņam visas sviras, ar kurām viņš varētu manipulēt mūsu dzīvē, draugi. Tāpēc mums ir jāsaprot no šī te izejot, saprotot to darbu, ko Jēzus ir padarījis, ka, piemēram, dziedināšana tas nav kaut kas fragmentārs mūsu dzīvē. Tas nav kaut kas, ko mēs ar pūlēm no Dieva izlūksim. Atbrīvošana nav kaut kas, ko mēs tā kā varam izraut kā tādu gabalu no Dieva. Vai kaut kāda brīvība no kaut kādām bailēm, depresijas vai kaut kādām tādām lietām. Nav kaut kas tāds kā nejaušība. Tas ir Dieva plāna sastāvdaļa. Mums ir jāredz, ka Jēzus nāca, lai izārtītu velna darbus. Viņš atņēma tās bruņas, uz kurām Sātans paļāvās. Un tagad viņa darbs ir šīs te, draugi. Tas, kas šeit rakstīts. Viņš izdala viņam atņemto laupījumu. Mums vienkārši garīgi tas ir jāsaprot, brāļi, maz. Ka Jēzus ir nācis un izdarījis to visu darbu, ko viņš varēja izdarīt. Un tagad viņa darbs un viņa plāns un viņa griba ir, lai mums tiktu atdots atpakaļ tas,
ko Velns ir nozacis mūsu dzīvēs. Varbūt kāds pateikt, amen, halleluja. Tas, ko es gribu jums parādīt, ka mums nav jāšaubās par to, kāds ir Dievs un ko viņš grib mums darīt, tāpēc, ka visu, ko Jēzus darīja, viņš darīja saskaņā ar plānu, saskaņā ar atpirkšanas plānu. Tā ir jābūt kā atklāsmē, kas ieiet manā garā un izmaina mani iekšē. Jo kamēr es esmu miesīgs un domāju miesīgs domas un domāju saskaņā ar savām emocijām, vienu dienu es varu pamosties un domāt, Dievs šodien ir ar mani, es jūtos labi. Nākamajā dienā es domāju, Dievs laikam nav ar mani, es jūtos pavisam slikti. Draugi, mēs nedrīkstam vadīties pēc savām jūtām, mums patiešām ir vajadzīga atklāsme. Tāpēc es gribu, lai mēs izlasām vēl vienu raksturiet. Pašķiet vienu lapu. Lūks 13. Lūks 13. Aleluja. Paskatīsimies vēl, ko Jēzus darīja. Aleluja. Lūkas 13 no 10. panta. Lūkas 13.10. Tātad atkal kungs Jēzus. Un mums jāsaprot, ka viņš visu, ko viņš dara, atcerieties, Bībele saka, es neko nedaru, ja es neredzu, manu tēvu to darā. Tātad Jēzus neko nedarīja uz savu galvu, viņš nebija kaut kāds brīvmākslinieks, ja tā var izteikties. Viņš visu darīja saskaņā ar Dieva atpirkšanas plānu. Dievs redzēja, kādā stāvoklī mēs esam kā cilvēki. Dievs redzēja, kādā stāvoklī ir cilvēks. Dievs redzēja, kādā stāvoklī ir mūsu dzīves. Dievs redzēja, un viņš sūtīja savu dēlu nomirt par mums. Un tātad, saskaņā ar atpirkšanas plānu, un viņš mācīja kādā no sinagogām sabatā. Un tur bija sieva, kurai 18 gadus bija nespēka gars. Tātad reāls cilvēks reālām problēmām. Vai tās ir vienalga? Es nemeklēju jūsos, jums nav obligāti jābūt visiem vislielākajiem grēciniekiem, ja? Varbūt jūs esat bijuši ārēji kārtīgi, godīgi cilvēki, un varbūt jūs nesaprotat, par kādiem cietumiem mēs te runājam, par kādām narkotikām mēs te runājam. Bet jebkurā gadījumā, draugi, fakts ir tāds. Jūs varat būt godīgāki vai netik labi cilvēki bijuši. Skaidrs viens, ka mēs visi esam bijuši vēlni īpašums. Un šeit arī ir epizode. Un varbūt tev nav bijis tāda problēma, varbūt tev nav tāda slimība. Bet centies ieraudzīt to, par ko šeit ir rakstīts. Tātad tur bija sieva, atkal darbība notiek baznīcā. Es runāšu tādā mums saprotamā valodā. Tātad viņš ieiet kādā no baznīcām, nepieminēsim arī kādā baznīcā. Viņš ieiet kādā no baznīcām. Sabatā, svētdienā ieiet, un tur bija apzinīgi draudzes locekli, kas jau 18 gadus cieši no nespēka gara. Tā, ka viņa bija savilkta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties. Mēs pat nezinām, cik viņa bija savilkta. Jā, bija savilkta cilvēks, nevar atliekties. Tātad reāla slimība. Bet Jēzus to ieraudzīja, piesauc viņu klāt un sacīja viņai, sieva topi svabāt no savas slimības. Draugi, dažreiz mums liekas, ja Dievs mani uzlūkos, ja Dievs par mani apžēlosies, un ja viņš ieraudzīs manas asaras, varbūt viņš tomēr es ar savu saukšanu viņu iekustināšu. Mums ir jāieraug tas, ka cik steidzīgs, cik ātrs, cik labprātīgs ir Jēzus atbrīvot mūs no mūsu problēmām, no mūsu smagajām lietām mūsu dzīvē, tāpēc, ka viņš darbojas ar tēva plānu, pilnīgā saskaņā, draugi. Viņam nav untuma, viņš nav vienu dienu labs pret tevi, vienu dienu slikts, vai vienu dienu viņš mīl tevi, vienu dienu nemīl. Tas ir absolūti skaidrs, ka Jēzus ir ātrs izglābt cilvēku no viņa problēmām. Viņš saka šai sievietē, sieva topi svabada no savas slimības. Halleluja. Pie tam viņš tai uzlika savas rokas, un tā tūlīt tāpat taisna un slavēja Dievu. Tātad viss notiek ātri, viss notiek uzreiz, viss notiek, tāpēc, ka Dievam ir svarīgs mūsu problēmas, Dievam ir svarīgs mūsu vainas, viņš grib mūs atbrīvot no tām. Bet sinagogas priekšnieks, apskaties par to, ka Jēzus sabatā bija dziedinājis, sāk runāt uz tautu. Ir 6 dienas, kurās jāstrādā. Tajās nāciet un liecieties, dziedināties, bet ne sabatā. Jūs zināt, ka reliģija vienmēr izceļās ar to, ka tur var notikt nekāda brīnuma. Tāpat, ja svētā kārtība netieks ievērot, tad tu neesi no Dieva vārda sakot. Tā ir reliģijas problēma. Halleluja. Bet tas kungs tam atbildēja. Jūs liekuļi. Viņš saka, kas ir svarīgāk? Jūs liekuļi. Vai katrs no jums sabatā neatraisa savu vērsu vai ēzeli no silas, lai to vestu dzirdīt? Un šo sievu, Ābrahāma meitu, kuru Sātans turējis saistīt 18 gadus, nebūtu brīvi atraisīt sabata dienā no viņas saitēm? Draugi, ko mums vajag ieraudzīt? Mums vajag ieraudzīt, ka Jēzus
ka mums nevajag būt kaut kādiem gariem periodiem, ka mēs cietīsim, kaut ko nesīsim savu krustu, un Dievs tevi pārbaudīs, un varbūt tad kaut kad dziedinās vai vēl kaut ko. Mums patiešām vajag ticēt tam, ko raksti saka. Es lasu speciāli rakstus jums, es vienkārši cenšos viņus paskaidrot, lai mūsu sirdīs, lai mūsu pašiem rastos izpratni par to, kādā statusā mēs esam. Kādā statusā mēs esam Dieva priekšā. Jo redziet, es vienmēr par to runāju, ja? Tas apsēstais vīrs sinagogā, par kuru es runāju. Un šī sieviete, kas arī sinagogā ar savam kaitēm jau gadiem ilgi, 18 gadus, ir vienā te pašā stāvoklī. Un mēs patiešām, es negribu, jūs negribat, ka mums būtu arī kaut kāda reliģija, ka mēs paliekam tikpat slimi, tikpat nelaimīgi, tikpat nolādāti, tikpat nabadzīgi, kādi mēs bijām, pirms nācām pie Dieva. Tāpēc mums vajag lūgt, jo lūkšana ir tā, kas šo Jēzus autoritāti atnez un vienkārši sagatavojot mūsu sirdi, sagatavojot mūsu garu. Es izlašu šīs divas raksturvietas, un šodien mēs noteikti lūksim par Jāni. Jāni, tu esi gatavs? Mēs par tevi lūksim. Jānim bija ļoti liels sāpes mugurā, un kā Valentīna arī liecināja, ja, sāpes gandrīz aizgāja, bet kaut kas jau palika, ja, vēl mazliet, kā viņš saka, mazliet sāp vēl. Lūksim, lai nesāp vispār nemaz. Bet ko es ar visu šo runāšanu gribu panākt? To, ka mums būtu drošs pamats, to, ka mums būtu stīgra pārliecība par to, ko mēs darām. Jo, ja mēs kaut ko darām šaubīdamies, mēs nevaram sasniegt rezultātu. Ja mums ir iekšā dalīta sirds, piemēram, kāds tev pasaka, Dievs dziedina, un nākamā brīdī tu izlasi vienu mazu grāmatiņu, mazu nosmulētu grāmatiņu, kurš tev kaut kur iešķiek rokā, un tu izlasi tajā grāmatiņā, Dievs tevi dziedina, bet viņš skatīsies, vai tu nepaliksi lepnus, un tu kļūsi vesels, aizies uz krogu, piedzersies un atskatīsi no Dieva, tāpēc viņš tev labāk nedziedinās. Draugi, ja mēs dzirdam kaut vienu negatīvu domu, pieliktu klāt tam, ka Dievs mūs dziedina, bet nākamā brīdī sako komats, bet viņš tavā situācijā tomēr padomās, tad tā doma paliks mūsu garā un iesakņosies tieši negatīvā doma. Un tas ir tas traucēks, lai mēs saņemtu no Dieva kaut kādas lietas, kaut kādas dziedināšanas un tā tālāk. Draugi. Jo mums vienmēr, mūsu apziņā, tad, kad ir kaut kāda vajadzība, kad mēs nākam pie Dieva, vai jums nav bijis tā, ka tu nāc pie Dieva un lūdzu, un jau rosās iekšā doma, bet un tam cilvēkam nenotika, un rekā šim nenotika, rekā šis turpina slimot, un vai tur vispār tā ir? Kā to sauc? To sauc par šaubām. Un rakstīts Bībelē, ka ja kāds šaubās, lai viņš nedomā, ka viņš no tā kunga kaut ko saņems. Tāpēc, lai mēs no Dieva kaut ko saņem, mums vajadzīga ticība. Šis te sludināšanas mērķis, lai mūsos rastos šī ticība, draugi. Lai mēs ieraudzītu, ka Jēzus ir ātrs, labprātīgs un ka viņš grib dziedināt cilvēks, kas 18 gadus bija saistīti. Viņš negaidīja, ka būs īstā diena. Viņš negaidīja, ka beigsies reliģiskie svētki. Viņš negaidīja, ka viss saskanēs ar baznīcas kārtību. Viņš vienkārši nostādīja cilvēku augstāk par visu reliģisko kārtību, draugi. Un tāpēc arī mums ir jāsaprot, ka viņš ir tikpat ātrs glābt mūs no mūsu problēmām, ja mēs nākam pie viņa vienkārši. Tāpēc vajag uzticēties viņam. Nevajag komatus likt un teikt, bet, un tur tālāk to teikt. Jo, redziet, ir tā tendence, ka mēs esam tik ļoti iegremdēti tajā negatīvajā pasaulē, tajā materiālajā pasaulē, visos tajos notikumos, kas apkārt, un tik daudz postu un lāsta redzam apkārt, ka mums ir ļoti grūti noticēt, ka, piemēram, dziedināšanai, atbrīvošanai, ja, un tādām lietām. Bet, es teikšu tā, tāpēc ir dots vārds. Un tāpēc mēs šodien lasām vārdu. Ok, pietiks ar rakstiem. Halleluja. Ievērojiet vienu, es jums atgādināšu šādu. Ka visu, ko Jēzus darīja, viņš darīja saskaņā Tēva plānu. Saka, amen. Tad arī uz mums neatiecās, mēs neesam pakļauti nejaušībai. Saka, amen. Jēzus arī mūsu dzīvē šodien darbojas saskaņā ar atpirkšanas plānu. Kāds saka, amen? Atpirkšanas plāns sev iekļauj to, ka viņš nomira par mūsu grēkiem, iznīcināja mūsu grēkus un atņēma Sātanam ieročus, ar kuriem viņš varētu manipulēt ar mums. Amen? Tātad, kur ir tavi grēki? Jūs nezināt to, ja? Pie krusta. Skaidri zini, kur viņas grēki, ne? Ja tavi grēki ir pie krusta, viņi tur ir piesist, viņi tur palikuši Jēzus miesā. Un ne jau tajā, garīgi viņi tur palikuši. Tad tev vairs nav grēki. Ja tev vairs nav grēki, Sātans ar tevi nevar manipulēt. Viņš vairs nav tavs īpašnieks. Viņa bruņas ir atņemtas. Saka, Sātanam bruņas ir atņemtas. Saka, pils durvis ir attaisītas. Jēzus ir iegājis. Un viņš grib izdalīt laupījumu. Saka, viņš grib atdot atpakaļ. Visu, ko valns ir nolaupījis.
Halleluja, saki. Halleluja. Halleluja. Vēl otrās raksturietas. Nav svarīgi, cik ilgi tu esi bijis slims vai atkarīgs vai kaut kādas problēmas tev bijušas. Kāds var pateikt, amen? Amen. Saki, Jēzus strādā šodien un tagad. Amen. Viņš grib man atbrīvot šodien. Viņa nekas netraucē to darīt. Saki, Jēzum, es esmu prioritāte. Viņš par mani rūpējas un domā tieši tagad. Halleluja. Saki, šodien ir man atbrīvošanas diena. Šodien viņš man grib pieskarties. Šodien viņš mani grib atbrīvot. Halleluja. 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 Tad es vēlreiz gribu mazliet iedzīt jūsos, tā kā, varbūt es tāds mazliet haotisks skolotājs, bet es gribu vēlreiz jums atgādināt. Tevi ar Dievu saista konkrētas attiecības. Un tev ir jāzina šīs attiecības. Tev jābūt drosmē nākt viņu priekšā. Ja tev būs drosme, saņemt no viņa to, kas tev pieder kā Dieva bērnam, tad no tavas dzīves aizies visas problēmas. Piemēram, jānostiprinās šajā te pārliecībā. Šajā te pārliecībā, ka tu vairs neesi grēcinieks. Okay? Kāds var pateikt, amen? Mums uzreiz paceļās iekšā, dažiem cilvēkiem paceļos, kā tā, es taču šodien grēkoju, un tā tālāk. Draugi, status. Tas, ka mēs esam spējīgi sagrēkot, tas ir kaut kas cits. Tāpēc mums vajadzīgs Jēzus asins katru dienu. Bet status ir cits. Mēs esam Dieva bērni, mēs esam izrauti no vēlna valstības. Saka, es neko vairs neesmu parādā vēlnam. Viņš nevar mani manipulēt. Tāpēc, ka es neesmu grēcinieks. Tad no tā izrietot, draugi, padomājiet, jebkura, te tika pieminēti mēmais gars, tika pieminēts nespēka gars, tika pieminētas slimības un visādi veidi atkarības. Jebkas, kas nav gaismi, jebkas, kas tevi nospiež, kas posta tevi, tavus radinieks, kas tevi pašu verdzina, tas ir no vēlna, draugi. Tāpēc, ka Bībelē rakstīts, Dievs ir gaisma, un viņā nav nekādas tumsības. Nekad nedomājiet un nesāciet filozofēt, Dievs varbūt pieļāv, Dievs varbūt vēl kaut ko darīt. Ja mēs skaidrām acīm lasam Bībeli, lasam evaņģēlijus, Jēzus darbojās saskaņā ar Tēva gribu. Viņš nekad nevienu nenoraidīja. Ik viens, kas pie viņa nāca, tika dziedināts. Kāds var pateikt, amen? Halleluja. Atcerieties, ko viņš prasīja cilvēkiem. Vienīgais, ko viņš prasīja cilvēkiem, varbūt kāds atcerās Bībeli lasot. Ko tu gribi, viņš teica, un pēc tam, ko viņš vēl teica? Vai tu tici? Ok. Bet ko es, kā jūs saku, ko es vēlos nosprināt jūsos? Lai tad, kad mēs nākam lūkšanā, šodien lūksim Dievu, ja? Jānim mēs nesīsim uz savām rokām, viņš ir mūsu mazais bērniņš, ja? Jāni, es zinu, ka tu izskaties liels, bet tu esi mazs bērniņš, garīgi, ja? Tu esi mūsu bērniņš, par viņu mēs lūksim. Bet jums visiem, es saku, ka mums ir jāstāv šajā autoritātē, kas mums ir dota caur Jēzu. Un ja mēs stāvēsim šajā autoritātē, mums nebūs šaubu par to, ka tas man pieder. Mums ir jāapzinās, ka šī autoritāte, ja viņu nelieto, draugi, nekāds Dievs nenāks mūsu vietā un neizraus kaut kādas lietas vēlnam no rokām tikai tāpēc, ka mēs esam šodien mazliet sentimentāli, vai es tā šodien nejūtos, vai vēl kaut ko. Mums ir jābūt ļoti radikāliem. Un tā kā šodien dzirdēju vienu vīru runājumu, klausījos viņu. Viņš teica, vislabākā lūkšana ir tāda, kad viņš uzstāja uz savām tiesībām. Un tā arī dažreiz cilvēki piedaudzās un atgrēcinās, un es esmu dzirdējis, ka cilvēki saka, vai tad man jākliedz uz Dievu, un viņam kaut kas jāpieprasa. Mums ir bība par Dievu, protams, mēs izjūtam bību par Dievu. Draugi, ne jau uz Dievu mums ir jākliedz. Mums jāsaprot, ka šī autoritāte ir nodot mums kā draudzē, nodot kā ticīgiem. Ja mēs guļam un nelietojam to, ko Dievs mums ir devis, neviens to mums rokās neiebāzīs. Tāpēc vislabākā lūkšana viņš saka, ka tu saki, es pastāvu uz savām tiesībām. Es pastāvu uz savām tiesībām. Jo redzēt, Jēzus ir aizgājis, un viņš teica, es jums esmu devis vārdu. Staigāt pāri čūskām skorpioniem, un katram ienaidnieku spēkam. Un es teikšu tā, draugi, ja mēs lūdzam par saviem tuviniekiem, ja mēs lūdzam par saviem radiniekiem, mēs lūdzam par kaut kādiem pazīstamiem cilvēkiem, 100 gadus mēs lūgsim šādā veidā, Dievs, lūdzu, izglāb
šo cilvēku. Izglāb šo cilvēku. Draugi, pirmkārt, Jēzus ir nomiris par visiem, un šim cilvēkam jau pieder glābšana. Un tas, ko mēs lasām Bībelē, ir rakstīts tā, ka šīs pasaules Dievs aptum šo cilvēku prātus un sirds. Šīs pasaules Dievs. Un tas, ko mēs varam darīt, mēs kā ar garīgu autoritāti varam vērsties pie vēlna un teikt, atdod laupījumu, kas tev nepieder. Mums ir jābūt tādiem mazliet radikālākiem. Nevis mazliet, bet diezgan radikāliem jābūt. Un dažreiz jāpaceļ tā balss, un dažreiz tā latviskā mentalitāte vienkārši ir bišķīt jānoliek malā, jā? Jābūt tādiem, kas mazliet tiešām ar agresīvu pasaka to, Sātan atdod to, kas tev nepieder. Saprotiet, ja nebūs neviena, kas iestājās par saviem radiniekiem ar šādu veidu autoritāti, tad mēs varam 100 gadus lūgt, lai Dievs tur to cilvēku, ko tur. Mums ir jālieto autoritāti, balstoties uz to, ko jūs kaut vai tikko dzirdējāt Bībelē. Un jūs dzirdējāt to, ka kāds stiprāks par Sātanu ir nācis, un atņems viņam bruņas. Vai tu vari pateikt savu mēnu? Aleluja! Aleluja! Ja tu esi piedzīvojis kaut kādu atbrīvošanu savā dzīvē, tad tu esi piedzīvojis to saskaņā ar šo, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta. Un mums tie ir atsevišķi momenti, saprotiet? Mēs tā kā kaut kur tas jumtiņš atkrīt vaļā. Es tā kā kaut ko ieraugu, kaut kādā brīdī tieku apgaismots, nonāku encounterā, kaut ko piedzīvoju, un pat nezinu, kāpēc es to piedzīvoju. Kaut kas ar mani notiek, es esmu laimīgs, es esmu priecīgs, un atkal nāk ikdiena, un atkal aizkrīt ciet, un tu atkal dzīvo savu vienmuļo dzīvesveidu, un domā, kur ir Dievs, un kas esmu es, un tā tālāk. Draugi, mums ir jāmācās tajā nostiprināties un pastāvīgi staigāt šajā autoritātē. Jo ticiet man, neatkarīgi no tā, kā jūs jūtieties, pareizāk sakot. Velns bēgs no jums, ja jūs pielietosiet šo autoritāti. Saprotiet, mums dažreiz liekas, lai Dievs manā vietā kliedz uz velnu, lai Dievs visu dara. Ir rakstīts, padodieties Dievam un stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums. Bet tas nav fantastiski. Velns bēgs no mums. Padomājiet, no mums. Nevis no Dieva, bet no mums. Tāpēc, ko viņš grib darīt? Viņš grib nozagt atziņu par šo autoritāti. Viņš grib padarīt mums jēlus, pasīvus un tādus filozofiskus kristiešus, kuri vienkārši uz kaut ko cer, ka šī dzīve beigsies, mans dzīves gājiens beigsies, vājiem ceļiem es ieklibošu Dieva valstībā. Man uzvilks galvā dzīvības vainagu, es jau būšu tik novaināts, ka nokritīšu zemē visu dzīvības vainagu. Saprotiet, tāda mums liekas kristiešu dzīve. Jo kristiešu dzīve nav tāda. Kristiešu dzīve ir uzvaras. Bet tas ir skaidrs, ka mūsu prāts, viņam ir jāatjaunojas, mūsu sirdī ir jāsatur šīs lietas, draugs. Tāpēc sludināšana draudzē notiek. Vai jums šķiet, ka es šeit runāju savus mutu, tāpēc, ka man patiktu daudz runāt? Man sievtā saka, ka tev jau to mēlu padodās. Viņa tā saka, jā. Bet sludināšanas mērķis ir, lai rastos ticība. Un, ziniet, dažreiz ir jānoklausās šīs lietas 10, 15, 20 reižu, lai tas ieiet manā garā. Es atceros, ka es lasīju, ir tāds mācītais Dāks Kāvars Mils, esat lasījuši viņa grāmatas. Un viņš stāsta, kā viņš ir klausījies Kenneth Hagin kasetes, ka viņam bija autorevers visu laiku kaseti uzlikt, 18 gados bija kaseti vēl. Un viņam visu laiku gāja ticības mācība, visu laiku ticības kaseti griezās viņam istabā. Viņš lūdza Dievu, kaseti gāja stundām, ilgi 3-4 stundas, visu nakti iet kaseti, viņš klausās vienu to pašu mācību, viņš klausās vienu to pašu mācību, viņš klausās vienu to pašu mācību. Saprotiet, ir jānāk atklāsmē. Un vienā brīdī, viņš saka, 3 naktī, manī kaut kas ielēca. Tā nav mistika, ne jau demons ielēca viņā. Viņā ienāca atklāsme, viņā ienāca svētais gars, viņā ienāca atbrīvošana. Un viņš beidzot satvēr šo vēsti. Viņš saprat, kas viņš ir un ko viņš var darīt. Un tas ir jādara mums, draugi. Ja mēs tikai ceram uz Dievu, mēs neko nevaram no Dieva saņemt. Tāpēc, ka ir citādāki tie noteikumi. Ja mēs ar atvērtām acīm lasīsim Bībeli, mēs lasīsim un redzēsim, ka Jēzus mūs izsūtīja. Un ko viņš teica mums? Ejiet un dziediniet slimos. Uzceliet mirušos. Izdzeniet ļaunos garus. Šķistiet spitālīgos. Turpēc, ko mēs darām, tradicionāli kristieši, Dievs ej tu glābi, dziedini tu, pieskaries tu, izdzen tu, bet tas ir jādara mums. Ok? Labi, es zinu, ka mums būs vajadzīgs vēl to dzirdēt. Halleluja!
Mēs tagad sāksim lūgt.